parakstīt. Pat bildes mēs varam parakstīt ar e-parakstu. Izmēģināju vakar, tiešām JPG failu var parakstīt ar e-parakstu, tā kā pilnīgi nekādu ierobežojumu mums nav. Ja tik mums ir kaut kāds dokuments, mēs viņu varam parakstīt elektroniski. Tas ir forši. Dokuments gatavs elektroniskai parakstīšanai ir, principā jau jebkurš, bet tomēr, ja tas ir dokuments, kuru mums ir nepieciešams parakstīt, vai nu līgums vai iesniegums, tad ir daži nosacījumi, kas ir jāievēro. Tātad, ja pareizību esam pārbaudījuši, atcerieties, tikko teicu, ka mīnus ir tas, ka nekādus atpakaļejošos datumus mēs tur nevaram, kaut kādus labojumus ieviest. Līdz ar to, ja mēs grasāmies parakstīt dokumentu elektroniski, tad mums ir entās reizes jāpārbauda, vai tiešām tur viss ir pareizi, vai visi bankas rekvizīti ir minēti pareizi, vai vārdu uzvārdi minēti pareizi. Neviens nav ideāls, gadās visādi. Nepamana viens cilvēks, nepamana arī otrs cilvēks. Turklāt mums visiem noteikti ikdienā ir jāstrādā tik daudz ar dažādiem dokumentiem, ka mēs esam piekusuši un nelasam vairs katru vārdu atsevišķi, bet lasam jau blokos un varam kļūdīties. Bet, tā tur ir. Ar elektroniski parakstāmiem dokumentiem jābūt īpaši uzmanīgam. Pirms elektroniski parakstāmiem, appusēji elektroniski parakstāmiem dokumentiem īpaši ir jāsaskaņo ar otru pusi, nosūtiet viens otram saskaņošanai, vēlreiz pārlasīšanai, vēlams iedot kādam vēl trešajam pārlasīt, vai tur viss ir kārtībā. Dokumenta gala versiju iesaku jau sākotnēji sastādīt un saglabāt ar atbilstošu dokumenta nosaukumu. Piemēram, līgums, datums, līgumslēdzēja puses vai līguma priekšmets. Piemēram, līgums 13. marts, kāds tas varētu būt, starp Sēlijas salām un partnerību kaimiņu. Ja? Jau ieliekam šajā te dokumenta nosaukumā, tieši faila nosaukumā šo te, lai mēs varam saprast, kas tas ir pa papīra gabalu. Elektroniski parakstāma dokumenta datuma laukā, kur mēs parasti rakstām līgumam sagatavots vai noslēgts tādā un tādā datumā. Ja mēs šo dokumentu no abām vai no 3 vai 4, 10 pusēm parakstīsim elektroniski, mēs rakstām datums laika zīmogā. Uz elektroniski parakstāmiem dokumentiem nerakstam datumu. Tāpēc e-parakstam ir datums, laika zīmoga datums. Tātad tur mēs rakstam datums laika zīmogā. Dokumenta noslēdzošajā daļā mēs uzrakstam, ka dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Pašā galā dokumentam parasti to pat rakstā kapslokā ar lielajiem burtiem un ieliek lapai pa vidu dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Es ļoti atvainojos, vai prezentācija tiek rādīta, vai viņa ir apturēta, vai nekas nenotiek? Kā tiek rādīta? Inga, kā tur ir? Nē, netiek rādīta. Netiek rādīta? Jā. Ir tagad dokumenti ar e-parakstu un instrukciju online. Un kāpēc es neredzu neko? Es redzu tikai to datorā ekrāna atvērumu, tur, kur ir 13. Pāršērošu. Paldies. Jā. Kāpēc jūs tik ilgi cietāties? Es vienkārši nedomāju, ka kaut kas tiek rādīts, tāpēc es tagad skatos, ka ko es neredzu laikam, bet paldies, jā. Jā, tūlītās. Mēs nekur tālu neesam aizskrējuši. Visu paspēsim. Laika mums ir gana. Iespējams, ka nāksies
Iespējams, ka nāksies padzīt uz priekšu. To jūs varat darīt. Jā, tūlīt mēs čik. Tā, apvērsim pa jaunu. Labi, ka jūs pateicāt, savādāk es te runātu. Nu, es jau nezinu, varbūt pārējie visi redz, es tikai neredzu, bet, nu. Manuprāt, ja neredz viens, tad neredz neviens. Šeit mēs bijām. Vai tagad ir redzams, ka Jā, viss kārtībā. Jā, lūk. Kur es paliku? Jā, nu, dokumenta rekvizīta zonā tomēr ir atrunātas parakstiesīgās personas. Gan līgumā, gan citos dokumentos, piemēram, iesniegumā, ir rakstīts, nu, tur Daina Alužāne, valdes priekšsēdētāja vai Inga Krekele, koordinatore attiecīgās organizācijas. Ja pusēs līgums, tad, protams, rekvizīta zonas satura gan adreses un visu pārējo bankas rekvizītus, un arī tur mēs tomēr ierakstam šos te parakstiesīgās personas. Tā, lūk, kā parakstīt dokumentu. Palaidīšu jums atkal vienu mazu filmiņu, pēc tam ielikšu filmiņu saiti arī čatā. Pēc tam, kad būs beigusies prezentācija, parādīšu vēlreiz no sava datora parakstīšanu. Bet kā mēs varam parakstīt dokumentu, izmantojot programmu e-parakstītājs? Vispirmām kārtām ar šo te programmu jūs varēsiet parakstīt tikai tad, ja jūs izmantosiet EID karti, nu un, protams, jums tur vēl būs vajadzīgs arī karšu lasītājs. Ieliksim karšu lasītājā kartu un ķersimies pie lietas. Programmu sarakstā uz burtu atradīsim e-parakstītāju un šo programmu palaidīsim. Bet kas mums ir jāizdara vispirms? Vispirms mums ir jāpievienot tās dokumentus, kuru tad mēs gribam elektroniski parakstīt. Pievienošana šī programmā es neteiktu, ka ir ļoti ērti izdevusies, ja tas ir jums ir jāspiež uz šī te plusiņa. Nospiedīsim uz šī plusiņa un vispirms atvērsim, nu, teiksim, kaut kādu Word dokumentu. Paņemšu kaut kādu atskaiti un atvēršu. Labajā pusē es redzu šī dokumenta priekšskatījumu un kreisajā pusē tātad pie parakstāmajiem dokumentiem es redzu pašu dokumentu nosaukumu. Ja mēs parakstīsim e-doc formātā, tad mums tas fails beigās būs ar paplašinājumu e-doc. Ja, tad mēs faktiski šeit varam pievienot ne tikai vienu dokumentu, mēs varam pievienot arī vairākus dokumentus, ja, un tā ideja ir tāda, ka viņi visi tiek tā kā salikti vienā aploksnē, nu, un tālāk šī te aploksne tiks parakstīta, ka tur ir iekšā šādi dokumenti un viņi ir nemainīgi. Bet, nu, šajā gadījumā es parakstīšu vienu dokumentu. Tātad pēc tam, kad es esmu šo dokumentu pievienojis, augšā es varu spiest parakstīt e-doc. Spiedīšu parakstīt e-doc. Man mazliet uz ekrāna kaut kas nomainījās, un kas man tagad būtu jādara. Tātad vispirmām kārtām es varu pievienot parakstīšanas vietu un kaut kādu amatnosaukumu, ja es vēlos. Tas ir, ja pareizi saprotu, Eiropas kaut kādā standartā šī te iespēja paredzēt. Nu, un tālāk man ir jāspiež vēlreiz parakstīt, tātad ar pirmo reizi nekas nebija, man jāspiež vēlreiz parakstīt. Es spiežu parakstīt, un man tiek atvērts loks, kurā man ir jāievada PIN 1 un PIN 2 kodi. Tātad tie ir tie kodi, kurus jūs saņēmāt kopā ar EID karti, tad aploksnītē, tad, kad jūs gājāt pakaļ pēc savas EID kartes uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. Tad, kad esmu ievadījis abus kodus, PIN 1 un PIN 2 kodu, es spiežu turpināt, un pēc maza brītiņa tātad dokuments ir parakstīts. Kā jūs redzat, šeit apakšā ir parādījusies informācija par to, kas tad šo dokumentu ir parakstījis. Labā lieta ir tā, ka faktiski tātad e-doc formātā dokumentu var parakstīt nevis viens cilvēks, bet viņu var parakstīt 2, 3, ja, un vairāk cilvēki. Tātad visu viņu elektroniskie paraksti būs uz šī te dokumenta. Tas varētu būt parocīgi tajos gadījumos, teiksim, ja mums ir jāparaksta kaut kāds līgums, nu, kur jāparaksta no vairākām pusēm. Varbūt 2, varbūt 3, varbūt vairāk cilvēkiem ir jāparaksta. Mēs tātad varam izveidot šādu dokumentu, mēs viņu varam saglabāt, ko mēs tūlīt izdarīsim, un pēc tam ar šo savu parakstu aizsūtīt nākamajam parakstītājam. Viņš viņu atver, nu, teiksim, šajā pašā programmā, un pieliek klāt vēl savu parakstu. Un tālāk mums jau ir dokuments ar 2 parakstiem, nu, līdzīgi kā ir līgums uz papīra, ja, kur ir viens un otrs apakšā parakstījies. Šādā te veidā var parakstīt tik cilvēki, cik ir vajadzīgs. Tad, kad esam parakstījuši, mums ir jānospiež saglabāt,
Un kā jūs redzat, tad tiks izveidots fails ar tādu pašu nosaukumu, kā man šeit bija, tas bija atskaite, un saglabāt kā tipu e-doc. Šeit mēs varam izvēlēties ne tikai e-doc, mēs varam izvēlēties vēl otru failu tipu, kas ir ASICE. Tas ir būtībā tas pats e-docs, tikai tas paplašinājums. Tā, nepīšām, nospiedām, mirklīti. Failam ir tāds, kāds ir pieņemts Eiropā kopumā. Jautājums ir, tad, kāpēc vajag divus dažādus failu paplašinājumus, divus dažādus kā nosaukumus, ja tas dokuments beigās būs viens un tas pats formāts. Un tā ideja ir tāda, ka mūsu e-doc ir bijis tā kā senāk nekā ir pieņemts Eiropā tas standarts, līdz ar to sanāk, ka mums daudz, kur ir likumdošanā ir paredzēts, ja tātad, ka formāts būs e-doc. Tātad ir pieejami abi divi. Ja jūs gribat sūtīt kādam ārzemniekam šādu te parakstītu failu, tad labāk viņu saglabāt kā ASICE failu formātu. Ja tas ir tepat Latvijā domāts apgrozībā, tad mēs varam atstāt e-doc. Un spiežam saglabāt. Tātad mums tagad ir izveidots fails, tātad tā pati atskaite, bet jau formāts ir e-doc. Ja mēs šādu te failu aizsūtīsim, teiksim, otrai pusē, kurai arī ir jāuzliek savs paraksts, viņi varēs atvērt viņu, teiksim, šajā pašā parakstītājā un parakstīt vēlreiz. Tātad spiedīs parakstīt, un viņiem tieši tāpatās tiks piedāvāts ievadīt PIN 1, PIN 2 kodu. Pieņemsim, ka es tagad esmu otrais parakstītājs, ievadīšu PIN 1 kodu un PIN 2 kodu un spiedīšu turpināt. Un lūk, jau ir uz šī dokumenta ir divi paraksti. Šajā gadījumā viņi abi divi ir manējie, bet tātad tur var būt dažādu cilvēku paraksti. Tālāk es viņu atkal varu saglabāt un pārsūtīt nākamajam, kuram viņš ir jāparaksta. Vēl viena maza atruna. Ja jūs gadījumā esat saņēmuši sākotnēji jau elektroniski parakstītu dokumentu, un jūs esat otrais vai trešais, kuram ir jāparaksta šis dokuments, tad jums nav jāatver programma un jāspiež tas plusiņš, kad pievienot jaunu dokumentu un jāpievienot tas elektroniski parakstītais. Nē, jūs atverat, vai tas ir caur failus un atvērt, vai tas ir vienkārši divreiz noklikšķinot uz šī e-doc formātu, un ja jums ir uzinstalēts e-parakstītājs, tad viņš arī būs tas, kurš atvērs. Un jums jau pie esoša dokumenta, kur jūs redzat pirmo parakstu, ir jāpievieno otrs paraksts. Tātad jānospiež parakstīt, tā kā es jums rādīju. Es jums parādīšu vēl vienu iespēju, kādā jūs varat elektroniski parakstīt dokumentu. Ja gadījumā jums dokuments ir PDF formātā, un PDF ir saīsinājums no portable dokumentu formāta, tātad tas ir speciāls formāts, firmas Adobe izstrādāts, kurā saglabājot dokumentu aizsūtot saņēmējam, viņš viņu redzēs precīzi tā, kā jūs to esat gribējis, tā kā jūs viņu esat izveidojis. Jo, ja jūs atverat, teiksim, Word dokumentu, tur var pēkšņi pamainīties fonti vai jums var būt cita versija un var tas dokuments izskatīties savādāk. PDF formātā viņš izstīsies tieši tā, kā viņš ir sākotnēji bijis izveidots. Un PDF formātā ir iebūvēta iespēja iekšā, kad šo te PDF-u var parakstīt. Ko mēs izdarīsim? Paņemsim to pašu plusiņu un atvērsim tagad kādu PDF dokumentu. Man šeit ir kaut kāds licences līgums, e-parakstītājā tātad ar šo te pašu plusiņu pievienošu licences līgumu, tātad PDF formāta failu, un tagad man augšā parādījās aktīva poga parakstīt PDF. Un tieši tāpat, kad nospiedīšu parakstīt PDF, man parādīsies iespēja pievienot parakstīšanas vietu, parakstīšanas iemeslu. Un tad, principā, PDF-am es vēl varu pielikt arī parakstu, lai viņš būtu vizuāli redzams. Ja jums, teiksim, ir paraksts noskanēts, tad jūs varat nospiest paraksta vizualizāciju, pievienot kaut kādu bildīti. Es šeit esmu pievienojis kanāla logotipu. Un jūs pat varat izvēlēties šī paraksta novietojumu uz lapas. Es nezinu, vai tā ir laba ideja tur to parakstu vizuāli likt, Es viņu tagad nelikšu, bet tā ideja ir tālāk tieši tāpat. Ja mēs spiedīsim parakstīt, tad tiks uzlikts paraksts, mums būs jāievada PIN 1 un PIN 2 kodi, un tieši tāpat šeit apakšā parādīsies tātad, kas ir parakstījis. Kādos gadījumos būtu labāk lietot e-doc formātu un kādos gadījumos būtu labāk lietot PDF.
PDF formātu jūs varat lietot tad, ja jums ir kādam jāizsūta dokuments parakstīts no vienas puses un vairāk parakstu uz viņu nebūs jāliek, bet lai otra puse redzētu, ka jā, tas ir legāls dokuments un viņš izsās lūk šādi. Lai arī PDF-ā var pielikt vairākus parakstus, bet neskaidrojot tehniskas nianses, es teikšu, ka PDF-os labāk būtu saglabāt tad, ja ir vajadzīgs viens paraksts. Savukārt, ja ir vajadzīgi vairāk parakstu šim dokumentam, tad drošāk un ērtāk būs viņu glabāt e-doc formātā. Un vēl viena lieta, tātad, ja jūs būsiet parakstījis PDF formātā dokumentu un aizsūtīsiet saņēmējiem, viņš saņems, viņš redzēs, ka tas ir PDF formāts, un viņš uzreiz var nenojaust, ka tas varētu būt parakstīts. Savukārt, ja viņš saņems e-doc formātu, tad ir skaidrs, e-doc tas ir jau elektroniski parakstītais dokuments. Tas pavisam īsti par to, kā jūs varat parakstīt dokumentu programmā e-parakstītājs. Lūk, man tagad jautājums jums, kas klausās, kas noklausījās, vai jūs sapratāt to par šiem te startautiskajiem, par startautisko e-parakstu, vai tur vēl palika kāds jautājums, kāpēc ir šie te divi, šis ASIC, tā, redzu čatā jautājumu, bet nevar atvērt, diemžēl. Tur nav jautājums, tur ir skaidrs. Tur ir skaidrs, super, paldies, jau skaidrs. Es atvainojos, jautājumu var uzdot? Protams. PDF formātu, tad, kad paraksta, tad reizēm ir tā, es nezinu, manuprāt, man tā nav gadījies, kad ir, man biežāk ir gadījies tā, kad ir paraksta vietā jautājuma zīme. Spartana jautājuma zīme, nevis zaļais ķeksītis. Jā, tādi viņi ir tie PDF dokumenti, tāpēc mēs viņus arī neizmantojam. Tā ir, es arī neizmantoju. Jā, viņš it kā skaitās parakstīts dokuments, bet īsti tomēr nē, jo mūsu visas oficiālās iestādes pieprasa, un tas ir likumā noteikts, ka mums elektroniski parakstīts Latvijā ir tikai un vienīgi e-doc. Jā, sūtīt mēs varam, ja mums baigi gribās savu autogrāfu elektronisko uzlikt uz kāda PDF-a, kāpēc ne, bet tomēr juridiska spēka tāda, stipra, ja mēs vēršamies pie ministrijas vai tas ir finanšu dokuments, tad nē, tad tomēr. Tāpēc arī kungs teica, ka, ja no vienas puses parakstīts vēl ok, ka PDFs, bet jā, ja jau tas ir ar divpusējām vai vairākpusējām saistībām, tad vairs galīgi ne. Jā. Vēl vien jautājumu var? Jā. Tad par to datumu vēl bija jautājums. Jūs rakstat, ka datums ir laika zīmogā, bet, piemēram, ja viena puse paraksta vienā dienā un otra puse paraksta citā dienā, tad kurš ir īstais datums? Otrais, pēdējais. Bet tad varbūt tajā augšpusītē, tur, kur mēs norādam datumus laika zīmogā, tad tā arī jāraksta, ka pēc pēdējā, kad dokumenta datums ir pēdējā parakstītāja datums. Bet tas nav obligāti, jo jebkurš, kas atver šo te dokumentu, viņš jau redz, kad šis pēdējais paraksts ir uzlikts. Tas ir vienkārši tā pieņemts, ka tā ir, jo man arī tā ir bijis, bet nekur nekādas grūtības tas nav radījis, jo tomēr mēs neesam saslēgti ar internetu caur smadzenēm, līdz ar to mēs nevaram tā. Ne. Jā, pēdējais vēlākais, jā. Varbūt vēl kāds jautājums pēc šī video ir radies. Slēdziet droši mikrofonu un jautājiet. Tā. Pagaidām nedzirdu. Jā, labi. Tātad, ja mēs esam pie tāda datora, kaut kas man ar tevi nav kārtībā, ja mēs esam pēkšņi pie tāda datora, kuram nav šī te aplikācija uzinstalēta, jo dažreiz tā var būt, ka mums vajag pārbaudīt kādu dokumentu, kad mēs neesam pie sava datora, tad mēs varam ieiet šajā te e-paraksts LV un pārbaudīt tur šo dokumentu. Tā kā tur nekādas, mēs varam viņu ievilkt iekšā un parakstīt. Tā.
ne parakstīt, bet apskatīt. Ir tāda lieta, ir viena lieta, ko es esmu ievērojis savā dzīvē, kā mēs nosūtam šos e-parakstītos dokumentus, kā mēs viņus saņemam, kā mēs viņus nosūtam. Katrā gadījumā es visiem ieteiktu jau pašā vēstules nosaukumā, jeb subject, kā mēs saucam, minēt, ka mēs nosūtam elektroniski parakstītu dokumentu. Lai cilvēks, kas saņem šo vēstuli, redz, tur būs e-docs, visdrīzāk tur būs e-docs. Forši, viņš jau ir sagatavojies, ka viņam būs vai nu jātur aplikācija, vai nu jāieiet šajā te e-paraksts LV, un tikai tā viņš varēs redzēt, kas tad tur mums ir apnācis. Un ne tikai subjektā es rakstu parasti, es rakstu arī teksta laukā, rakstu, labdien, nosūtu jums tādu un tādu dokumentu, šī gadījumā, teiksim, tā ir vēstule pašvaldībām ar tādu lūgumu, pašu galveno pasaku, kas tad šajā dokumentā ir. Un pierakstu, ka pielikumā pievienoju gan šo elektroniski parakstīto dokumentu, kā arī to pašu vēstuli PDF formātā. Vai citreiz var arī Word formātā, vai vienalga kādā formātā. Kāpēc es to daru? Es to daru tāpēc, ka, piemēram, iestāde, kur ir daudzi cilvēki iesaistīti un kuru dokumenti tiek sadalīti pa nezinu cik struktūru vienībām, novīzēti vienam, otram, trešajam, ceturtajam, lai šis cilvēks, kas ir klientu apkalpotājs, pats pirmais, pie kā nonāk šis elektroniski parakstītais dokuments, viņš var ātri, nevarot vaļā aplikācijas, vienkārši atvērt šī gadījumā PDF, paskatīties, kam tad tur ir adresēts un vēl kaut kādas būtiskās lietas, kas viņam varbūt nepieciešamas, lai viņam būtu mazāk laika jātērē novīzējot šo manu sūtīto vēstuli kaut kur tālāk. Priekš manis tas aizņem ļoti maz laika, priekš cilvēka, kas saņem, tas ietaupa nelielu arī laiku, bet tomēr ietaupa, un tas vienkārši, manuprāt, ir pieklājīgi. Tāpat, tad, kad es saņemu, te es pat ar sevi, protams, sarakstos, tad, kad es saņemu elektroniski parakstītu dokumentu, es rakstu labdien, paldies, esmu saņēmusi, un ko es tālāk ar viņu darīšu? Vai es viņu iekļauju dienas kārtībā nākamās sapulces laikā, vai esmu novīzējusi, piemēram, ja es strādātu pašvaldībā par klientu apkalpošanas speciālistu, tas ir novīzēts, teiksim, finanšu komisijai vai komitejai vai vēl kaut kādam, vai izpildirektoram, kam jau tas bija adresēts. Es šim cilvēkam atbildu, ko es tālāk ar to dokumentu iesākšu. Vai savukārt, ja man ir sūtīts dokuments, kas ir jāparaksta no manas puses, arī no tātad divpusēji parakstāms dokuments, es atbildu, tad paldies, pielikumā nosūtu no savas puses parakstītu līgumu. Lūk, šitā. Tagad par to jautājumu, tā es mēģināšu nostopot šo visu krāsni, protams. Tā, nostoposim. Par to jautājumu par saglabāšanu. Tā. Elektroniski parakstītus dokumentus mēs nekā savādāk nesaglabājam. Mēs saglabājam tā, kā mums ir ērti, vai tā, kā mūsu lietvedības sistēmā ir pieņemts. Vienīgais, ko mēs darām, ir tā, ka es, piemēram, saglabāju gan, teiksim, ja tas ir Word dokuments, gan Word dokumentu, gan šo elektroniski parakstīto dokumentu. Vienā un tajā pašā mapē, ja tas stāv pie līgumiem, tad tur būs līgums tāds un tāds Word un līgums tāds un tāds e-doc. Ja? Vai
iesniegums tāds un tāds Word un iesniegums tāds un tāds ar tādu pašu nosaukumu. Vienkārši nodublē šo te dokumentu. Ja tas ir apusēji parakstīts, tad, protams, vispirms man būs 2 e-doku faili. No manas puses, ja es parakstu pirmā, no manas puses parakstītais, un tad jau divpusēji parakstītais. Tad es saglabāju tikai divpusēji parakstīto. To, ko es esmu viena pati parakstījusi, tas man nav vairs aktuāls, tad es saglabāju vienkārši to versiju, e-doku versiju, kur jau ir abi paraksti. Sekojoši arī šo te dokumenta projektu, jeb dokumentu sākotnējā faila formātā. Tā, vai uz šo varbūt cilvēks, kas uzdeva jautājumu, un kam interesēja tieši saglabāšana, tur noteikti bija kaut kāds cits vēl jautājums pie saglabāšanas, pie glabāšanas. Vai mēs varam precizēt, kāds tieši bija tas jautājums? Visi čuči? Visi čuči. Forši. Visiem viss ir skaidrs? Nebūs nošķirties. Tā, Ilānai nebija citu jautājumu. Tā, labi, es iekopēšu jums to parakstīšanas saglabāšana. Un tad es parādīšu uz sava datora vēl vienu reizīti. Jā, klusēšana, piekrišana, Zane, pareizi, jā. Tā, vēl vienu reizīti to parakstīšanu. Tā, te mums ir parakstīšanas video. Ja? Lietojiet tās video instrukcijas. Tā, ja man apmodīsies pele, būs baigi forši. Viņa sāk mosties, viņa pamodīsies. Tad es atvēršu savu. Inga, tu pačeko, ja tu esi šeit, vai. Tā, pagaid. Vai man tur viss notiks? Tā, šito man vairs nevajag. Vai man tur viss notiks? Mūsdien ar tiem zūmiem. Vienu dienu tā, otru dienu šitā. Tā, pamēģināsim. Tā, labi, mēģināsim šitā. Tā, e-parakstītājs. Viņš man neļauj e-parakstītāju pērot. Ai, viņš neļauj. Nu, gan žēl. Labi. Tad, kad es biju viena pati, viņš man ļāva, bet acīm redzot, līdz ko ir publika, tā viņš man neļauj šērot e-parakstītāju. Laikam skaitās, ka ļoti sensitīvi. Tā. Tur bija, atcerieties par to, ka var vairākus failus parakstīt vienlaikus. Jā, var vairākus failus parakstīt vienlaikus. Tas ir, ja mums, piemēram, vienā dokumentā ir līgums, līguma pielikumi, kaut vai 30 dažādi līguma pielikumi. Mēs viņus atveram ar to mazo plusiņu, atveram visus un parakstam vienreiz. Nav jāparaksta katrs atsevišķi. Var katru atsevišķi parakstīt, bet nav vajadzīga darīt. Mēs viņu parakstam vienreiz, un tā tad mums ir viena dokumentu paka. Tur var būt gan Excel fails, gan PDF fails, gan Word, gan kaut kāda bilde, gan kas tik vien ne. Ja mēs to visu atveram vienlaikus, nospiežam parakstīt, tad tas viss mums aiziet kā viena dokumentu paka.
Līdz ar to mēs nedrīkstam parakstīt vienlaikus vairākus dokumentus, kas ir domāti vairākiem adresātiem. Piemēram, ja mēs atvērsim līgumu, kas man ir ar Viju, līgumu, kas man ir ar Sandru un līgumu, kas man ir ar Ilzi, un parakstīšu viņus vienlaikus, tad nosūtot šo te dokumentu, gan Ilze, gan Vija, gan Sandra redzēs visus 3 līgumus. Sapratāt domu tie, kas nestrādā vēl ar e-parakstu? Varbūt saprata. Neviens nekā atkal nesaka. Lūk tā. Tā kā tur tā mazliet jāsaprot tā struktūra, jo arī papīrā, tad, kad mēs parakstām, mums tomēr katrs dokuments vai katra dokumentu pakete ir atsevišķi. Nav tā, ka mēs visu paņemam vienu un tad aizsūtam pilnīgi visiem saviem sadarbības partneriem, lai viņi redz, ka mums vispār ir darīšana. Nē, mēs to darām atsevišķi, katru dokumentu atsevišķi. Tā, vai tiešām neviena jautājuma nav? Izskatās, ka nav. Visiem viss skaidrs. Visiem viss skaidrs. Jūs esat ģeniāli klausītāji. Es būšu 2 stundas norunājot pat ar sevi. Tas gan būs jauki. Meitenes, izmantošu tad izdevību. Izmantošu izdevību. Varbūt kāda no jums sniedz no savas biedrības, projektus, taisās sniegt